vērsīši, paskatīsimies decembri, kādas enerģijas tas atnesīs, kas būs aktuāls. Šis būs vispārējais izklāsts jūsu horoskopa zīmē, ja jūs vēlaties personalizētu video par to, kas jūs sagaida decembrī dažādās sfērās vai 26. gadā, tad to var pasūtīt rakstot man privāti. Bet tagad skatāmies tātad kopumā vēršiem, kas būs aktuāls decembrī. Tā, sākam mēs ar tādu māksliniecisku noti. Jums iesaka kaut kā vairāk to savu radošo pusi attīstīt. Var tieši burtiski skatīties kā ar kaut kādu mākslu, varbūt uzzīmēt, uzgleznot savas iekšējās sajūtas. Art terapija, mākslas terapija, piemēram, ir, kas palīdz dabūt ārā to, kas iekšā ir sakrājies. Tā, tad dejojam, dziedam, glaznojam, kaut ko no radošuma ieviešam. Kas vēl būs aktuāls decembrī vēršiem? Un šī ir maksimāli vērsiska kārts. Atpūtiņa, vīniņš, kūciņa, grāmatiņa, mēs čilojam, atpūšamies, neko nedaram. Jā, vērsīšiem jau ļoti patīk tā. Plediņš, mājiņa, siltumiņš. Tad ļaujiet sev to, it īpaši, kad mums būs tik daudz tās brīvdienas decembrī, kā šī neko nedariet. Jo arī tie nulles punkti, kad mēs guļam un vārtamies un nekur neraujamies, nesteidzamies, neplānojam miljonas lietas uz priekšu, viņas mums palīdz ienākt jaunām enerģijām, jaunajā savā līmenī nonākt, kur mēs jau esam atjaunoti un vēl labāka sevis versija. Tā, un trešā aktuālā tēma decembrim vēršiem. Un monētu karalis, arī ļoti tāda vērsiska, turklāt vērsis tepat ir, ja? Tad galvenais ievērot tos savus vērša elementus. Sazemēšanās, būšana dabā, garšīgi paēst, stabilitāte, nestresot, neļauties kaut kādām nomāktībai, depresijai, turēt sevi tajā mieriņā, čiliņā, stabilitātē. Tā kā ļaujamies tam vērsiskajam plūdumam decembrī, nekur neskrienam pa galvu, pa kaklu. Tā, un tad attiecību sfēra, kas mūs vēršus sagaida decembrī attiecībās. Tā, divas monētas, tā ir pāra kārts. Vientuļie vērsīši jums ir iespēja nodibināt attiecības, vēl tas ir par balansu, lai mēs nenodaram sev pāri ar attiecībām, piemēram, ka mēs pārāk daudz ieguldamies attiecībās, neatstājot laiku sev. Vai tad balansa tēma, lai viss būtu, vai otrādāk, ja, ka mēs tieši kaut kur pārāk aizčilojamies ar šitām kārtīm, kas mums tur bija, ja, kur mēs tur plediņš, vīniņš, divāniņš, un aizmirstam vispār, ka mums ir arī kaut kādi pienākumi, un ka otrs cilvēks arī sagaida no mums, ja mēs esam attiecībās, tad tas vienmēr ir kompromiss. Tā, otrā kārts par attiecību sfēru vēršiem decembrī. 4 monētas. Mēs te tādi materiālistiski esam decembrī vērši. Šis mums ir par to, ka ko tu man dosi? Ja, ka mēs varam iekrist kaut kādās tādās egocentrisma lamatās, ka mēs no otra tikai sagaidām un tikai pieprasam kaut ko. Un tad, kārts var strādāt arī otrādāk, ja, kad tas otrs cilvēks tikai sev, un mēs tikai dodam un rūpējamies un aizmirstam par sevi. Tad skatieties uz to savu attiecību modeli, kurš no variantiem būs, ka tur ir jāpaskatās, lai neiekristu kaut kādā galējībā saistībā ar došanu, ņemšanu un tikai man vai tikai dot. Tā vispār var arī signalizēt par kaut kādu aizslēgtu sirdi, ka mēs nelaižam sev klāt, vai esam kaut kā tādi skeptiski vai aizdomīgi un aizmirstam par kontaktu sirds līmenī, vai arī tieši uz to materiālo
nofokusējamies, ka mēs mīlestību tikai caur dāvanu valodu saprotam. Ja, vai, piemēram, būs neapmierinātība, ka otra pusīte nepareizi dāvanu uzdāvināja, un tad tur var būt kaut kādas nesaskaņas uz tā fona. Kā, skatieties, vērojiet sevi, kas jums no visām šīm tēmām tad ir aktuāls tieši jūsu attiecībās. Darba sfēra vēršiem decembrī, ko nesīs? Monētu dūzis, šī ir brīnišķīga kārts, kaut kāds jauns sākums, jauna iespēja. Tie, kas meklē darbu, varbūt arī būs pozitīva atbilde, ja, vai kaut kāds papildus projekts, vai papildus ienākumu avots, vai veiksmīgas investīcijas, tad jebkas, kas ir saistīts ar naudu. Varbūt pārcelšanās uz jaunu ofisu, jo te mums ir atslēgas. Un varbūt, ja jūs nodarbojaties ar kaut kādām tur pirkšanām, pārdošanām, tad veiksmīgi kaut kas noritēs. Jā, un otrā kārtas par darba sfēru vēršiem decembrī. Un zīžļu bruņinieks. Tas ir par to, ka lietas ātri notiks. Ja, tad kaut kāds jauna iespēja vai jauns, tas, ko jūs gaidat, ja, tad tas kaut kā tā ātri viss atrisināsies, ātri notiks. Un bruņinieki ir par apņēmību, ka mēs ejam, daram, mums nav bail, mēs zinām, kur mēs ejam. Un tie izaicinājumi, kas mums ir ceļā, viņi mūs tikai padara stiprākus. Tā kā droši ejiet pa savu to karjeras, finanšu izaugsmes ceļu. Un pievēršiet uzmanību, nepalaidiet garām kaut kādas jaunas iespējas, jo dūži mums vienmēr plaukstiņā iedod, lūdzu ņem. Mūsu uzdevums ir to ieraudzīt un paņemt īstajā brīdī. Ir tīpaši tagad, kad Jupiters nes otrās iespējas, tad kaut kas, ko mēs esam palaiduši garām, mums decembrī nāks atpakaļ un mēs varēsim to izmantot. Un vēl uz beigām sargeņģeļu kārtas ceļvārdi vēršiem decembrim. 2 zīžļi. Tā, te mums ir par izvēli. Būs jāveic kaut kāda izvēle. Te mums ir 2 puiši. Varbūt būs starp diviem bruņiniekiem jāizvēlas vai starp 2 darba piedāvājumiem. Tātad, jebkas, kas ir aktuāls šobrīd jūsu dzīvē, būs kaut kāda izvēle, kas mainīs jūsu vispār to likteni vai ceļu, kā jūs tālāk ejat pa dzīvi. Tas ir arī par partnerību, kā būtu labi arī kaut kādu sadarbību izveidot jaunu decembrī, paplašināt savus plānus un turpināt kustēties uz priekšu. Zižļi ir par uguni, par kustību, par draivu, un it īpaši saistībā ar sadarbību. Ja jums ir kaut kāda iespēja, tad noteikti to izmantojiet, tas jums palīdzēs virzīties pa jūsu vislabāko dzīves līniju. Un izbaudam svētkus! Gatavojamies jaunajam gadam, lai brīnišķīgs decembris!